Esiet sveicināti! Prieks, ka jūs visi esat Valmierā, jo šeit mēs varam vaļā 7. Vidzemes stāstnieku festivālu Stāsti krēslā. Pats festivāls arī ir radies Valmierā, un 5 no 7 ap Valmieru arī ir grozījušies. Šogad mēs runāsim par cilvēku, vietas un vārdu saistību. Runāsim arī par valodu, un es ļoti priecājos, ka šeit mēs varēsim dzirdēt šo mūsu dialektu krāšņumu. Un es domāju, ka visos 3 lielajos stāstu pasākumos, kas ieradīsies, tie varēs par to pārliecināties. Bet, lai mēs tā kā pārceltos uz to stāstīšanas garu, es aicināšu šurp mūsu novada ķēniņu, stāstu ķēniņu, Niku Virkavu. Tā kā Niks pie mums ir ieradies no Kurzemes, tad klausīsimies, viņš ir pārcēlies uz Valmieru, bet klausīsimies, kā viņš stāsta. Varbūt, ka tu stāsti savādāk kā valmierieši. Jā, lūdzu. Bojās vācietis, laiks nāks ar dzēšanu no gumiju. Laiks nāks ar dzēšanu no gumiju. Kāds nāks ar sniegu un paliek, lai dzēs starp mums visa to dumjo. Bet kas tad mums paliek? Paliek pēc ēstā balts papīrs, vīzbuļi baltie pēc paliem. Mīlestība mums paliek. Negurzi balto nesaplēs, no tā laikmetus gados saliek. Dzīves priekš netik pēc nespēkiem, bet pēc tā, kas pēc mums, no mums paliek. Dzīvai, ar baltiem vizbuļiem, ar baltiem ziediem un mīlestību. Mīlestība mums paliek. Redzi, cik daudz mums paliek. Nē, darīsi. Es pasteidzos. Kā otrajam, es domāju, sākumā ar dzejoli sākt un tagad kaut ko mazliet baismīgāk, kādu spoku stāstu. Kas notikās mana paša skolā, jau vecajā skolā, Rubas pagastā. Jā, kāds domā, kur tas ir? Viegliem vārdiem sakot, tas ir pie Lietuvas robežā, kādā stūrī. Pusnakts. Sičuksti. Šļūcoši soļi. Čīnsošas durvis. Neredzamas ēnas. Spoks. Un sirds sāk pulsēt straujā. Tas viss sākās tā. Bija nometne. Dzīvojām teltīs netālu no skolas, kurā atradās Reņģis pilī. Bija interesanti, bet mani vairāk pievilināja pils. Tur bija vēl tik daudz kā neatklāta, neizbaudīta. Pie tam pagrabstāva gala durvis bija atstātas vaļā. Kad visi aizgāja gulēt, arī skolotāja, uz sītēm izlavījos ārā no telts. Lēnītēm uzlīd augšu pa kalnu, baidīdamies uzkāpt kādam zariņam un radīt troksni. Es lēnītēm atvēru pagrabstāva gala durvis. Mani apņēma drēgnums un pilnīga tumsa. Stāvēju nekustēdamies līdz acis pieroda. Tad es dzirdēju tādus kā šļūcošas soļus. Kā tad? Atkal tas sulainis nosprieda. Bet tad šļūcošie soļi apklusa. Un es dzirdēju tādu kā čukstēšanu. Un tad es viņu ieraudzīju. Gaiteņu otrā galā stāvēja mazs balts radījums. Izskatījās pēc sievieti.
sievietes. Viņas tērps bija viegls, sudrabains precīzāk, balts. Baronese! Kāpēc tik maziņa? Pat tiešām bija baisi. Kājas bija tā paralizētas, es nevarēju pakusteikties. Tā bija pirmā reize, kad sastapos ar mūsu skolas spoku dzīvajā. Šis atgadījums man noteikti paliks prātā uz visu mūžu. Nu, ko lai saku? Spoki ir mūsu klusais un nemanāmais mantojums. Būtu bēdīgi, ja Latvijā vairs nebūtu nevienu spoku. Paldies! Nikam paldies, un šeit ir tas, drusciņš džinkstēs, tādēļ, ka tur ir iekšā limonādes, vesels čupiņš, tas ir spirdinājums šitajā karstajā laikā, bet mums ir dāvana katram mazajam stāstniekam šodien, ir dāvana, tas ir laimes volmarības, tāds kā amulets. Es ceru, ka tas ir tas, kas palīdzēs tev turpmāk turēties pie stāstiem. Laikam ir kārta dot vārdu tiem, kas mūs atbalsta. Un vispirms es gribētu dot vārdu mūsu pašvaldības pārstāvim Lienai Jēkabsonai, kura ir projekta vadītāja mūsu pašvaldībā, jā? Kā tu pareizi pateikt? Lūdzu, nāc priekšā. Man ir milzīgs prieks par to, ka Vidzemes stāstnieku festivāls ceļās no Valmieras un norisinās Valmierā un arī apkārtējos novados. Skatoties uz jūsu programmu, es saprotu, ka jums būs ļoti aizraujošas tuvākās dienas. Un arī pašvaldības pārstāvji aicināti noteikti piedalīsies jūsu pasākumos un atklausīties stāstus, jo mūsuprāt šī tradīcija, ko jūs tik dziļi kopjat un veidojat, arī vada un veido mūsu novadu labāku vietu, kur mums kopā visiem būt. Kā sirsnīgs paldies jums un lai jums brīnišķīgas šīs nākamās dienas. Un tās ir agitēt par ļoti labu, veiksmīgu un foršu šīs norises īstenošanu tagad un arī turpmāk. Paldies! Par Lienu man ir jāsaka, ka mēs ar viņu ļoti cieši sadarbojāmies. Tu nestraucies. Pagājušajā gadā Valmierā bija Kristina stāsti un Valmieras pilsētas svētku ietvaros mums bija Kristina filmu skatīšanās. Kristina tā ir kinoamatieru studija, kas Valmierā dzīvo 18 gadus no 70. gadiem līdz 90. gadu sākumā. Un tas bija viens brīnišķīgs vakars, un Liena bija tas mana labā roka, jo es tā kā inicijēju, bet Liena visu palīdzēja organizēt. Paldies! Nu, un kur mums ir Valmieras bibliotekas pārstāvis? Jā, priecājos jūs visus šodien redzēt Valmieras integrētajā bibliotekā. Un kā jau Agita minēja, ne pirmo reizi un ļoti likumsakarīgi tieši šeit, jo Valmieras biblioteka ir stāstu biblioteka, ar ko mēs ļoti lepojamies. Un ne tikai Valmierā stāsti tiek stāstīti, bet arī mūsu filiālu bibliotekās visā novadā. Agita ļoti cītīgi arī pieskata šo procesu un stāstīja, izskat Masalacā, Ramatā, Burtniekos, Sedā un visapkārt Valmieras novadā. Par ko mēs arī priecājamies, lepojamies, un tāpēc vēl jau lielāks prieks šodien šeit stāvēt jūsu priekšā un zināt, skatoties uz šo programmu, ka stāsti skanēs brīnišķīgi veicinās jūsu kopējo draudzēšanos. Iegūsiet kaut kādu jaunu pieredzi, kaut ko jaunu uzzināsiet. Un ja par mani, tad es vienmēr pie klausītājiem pieskaitu. Es jau neesmu stāstnieks, es nestāstu. Bet arī man gadījās pagājušajā vasarā vienā stāstnieku pasākumā nonākt, kurā mēs Valmieras integrētās bibliotekas kolektīvs stāstījām savu vārdu un uzvārdu stāstus. It kā kolēģi visi pazīstam savus kolektīvus, bet cik mēs daudz uzzinājām viens par otru.
kādas jaunas šķautnes mēs ieraudzījām, cik daudz jaunu saskares punktus mēs atklājām. Un mēs uzzinājām, ka arī mūsos katrā dzīvo stāstnieks. Par tiem, kam liekas, ka viņos nedzīvo stāstnieks, un dzīvo stāstnieks, un tā tiešām ir. Un kas nemazāk svarīgi arī klausītājs, jo arī klausīties ir jāmāk. Un ne tikai klausīties, bet sadzirdēt, saklausīt. Un tāpēc man ir vēlējums, kuras pat pierakstīju, lai es precīzi varu nolasīt. Tātad novēlu stāstnieku tīklam plēsties plašumā, lai pasaulē prieku un stāstu vēl daudz atsaucoties uz jūsu brīnišķīgo programmu, un lai stāstiem sadzirdoši, sajūtoši un iedvesmoti klausītāji. Lai jums brīnišķīgas dienas! Visbeidzot, tagad laikam pie tās stāstnieku cunftes. Māra, tātad mūsu krustmāte, tur sēž pie kamerām, tur sēž mūsu krustāvs. Mēs visādi viņu saucam par tēvu, māti, tad krustāvu, krustmāti beigās mēs teiksim, tie, kas dibināja, mēs kļūstam pastāvīgāki, ja? Pastāvīgāki. Redzi, es nāku no mīlestības un ar mīlestību gribu dalīties, vēlēt stāstnieku festivālam mīlestību pret stāstiem, mīlestību pret klausītājiem un mīlestību pašiem pret sevi. Jo tikai tas, kurš mīl sevi, tas, kurš zina, ka viņam ir ko teikt, tikai tas ir labs stāstnieks. Lai mums visiem izdodas! Es gribu jūs paaicināt priekšā tos cilvēkus, kas man stāv vistuvāk šai stāstnieku festivāla organizēšanā. Vairāk vai mazāk, bet mēs visi esam iesaistīti šajā procesā, un tā ir Vidzemes stāstnieku kopa, kas ir tapusi reizē ar otro Vidzemes stāstnieku festivālu 2016. gadā, jo mēs visi kopā sapulcējāmies un nospriedām, ka mums gribās savu roku tajā savu darbu ieguldīt. Tad Agrita Gruzdiņa nāc lūdzu priekšā. Ailita Punkstuņa lūdzu nāc. Gunta Daļecka. Mums ir vēl viens cilvēks, kurš šobrīd nav klāt, bet viņi pievienosies vakarā Kalāčos, jo viņai šodien ir izlaidums augstskolā. Un tā ir Santa Salmiņa. Savukārt, es tagad gribēšu saukt priekšā visus tos mūsu viesus, kas šoreiz piedalīsies festivālā. Jāks Kenstas, Igaunis stāstnieks kopā ar savu klusi, Jūtu Sārumu, ir mūsu goda viesi šodien. Arī Klever nāk. Es ir vietējais. Jā, tu esi vietējais. Es ir vietējais. Zin, kāds mūs saist kopā, mūsu pilsēta sākās uz V, un jūsu pilsēta ar laikam uz V, jā? Tas līgums ar līdzīgs kā V, jā, un krāsas lai vienīgi līdzīgs kā. Vai šito es pirmoreiz tagad uzzināju, bet nu vienalga, paldies. Jā. Kur mums ir no Māra? Aija Vitmana, ķekavs. Arī nāk priekšā. Reini, kā tev ir uzvārds? Reinis ir jāpienācies, tāpēc es vēl neesmu iegaumējis viņa vārdu. Viņam vienīgi vārdu nedaudz. Šī komanda būs tie, kas stāstīs šajos trijos pasākumos, bet mums ir vēl viens cilvēks, kurš īpaši nodarbosies, strādās šodien ar jaunajiem stāstniekiem kustību nodarbībā, un tā ir Agate Bankava. Lūdzu, nāc priekšā. Tā, jaunā paudze
nedaudz. Jūs redzat, tā ir skolotāja, pie kuras jums šodien būs nodarbība. Tā kā lūdzu, jā, sakosiet viņai. Nu, ar to mēs arī atklājam šodien 7. Vidzemes stāstnieku festivālu Cilvēks, vieta, vārds. Lai ir gaisa! Šofers un līdzbraucēju gudrāk skolotāji. Ceļās augstu nākstot Agita un Māris. Māris, tie ir tie, kas palīdzēja tālajam galam Mūlis pa 7 mēniem. Es brīžiem nevaru klausīties. Mums būs jāpievieno viņu savu pulciņā. Jā. Tad viena bildi un mēs varam. Jā. Tā kā gudri. Mums kas nofotografē, jā? Jā. Tad mēs mums veidām, jā? Jā. Kas mums bildē? Nu jā. Paldies. Un tad tiekamies nākošajos notikumos.